Esiet sveicināti podkāsta Muša 23. epizodē. 23. epizode. Pilnīgi traki. Kas ir nākamais? 24. 25. epizode. Kas to lai zina? Stāstu mums ir gana. Pamazām jau beidzās podkāsta Muša ierakstīšanas sezona, un mēs dosimies ziemas miegā. Sūtiet savus stāstus. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Daudz no tiem arī var pēc tam dzirdēt podkāstā Muša, agrāk vai vēlāk. Es drusku gribu pastāstīt par to, kā mums ir gājis. Kur tikai mēs šajā sezonā podkāstu Muša neesam ierakstījuši. Mēs esam plosījušās pa visu Rīgu. Mēs esam bijuši skapī. Liels paldies skapim, ka mūs uzņemat, ka uzņemat vispār visādas kultūras cilvēkus, ka uzņemat visu LGBTQIA+ kopienu. Īpaši sveiciens skapja seksīgajiem bārmeņiem, kas vienmēr ir ļoti jauki un laipni. Mēs esam bijušas Kāņeps kultūras centrā, Tallinas ielas kvartālā. Mēs esam bijuši arī Northern Grip vintage veikalā. Man kā vintage veikala cienītājai un vispār humpalniecei, protams, tas bija īpaši satraucošs moments. Un mēs esam bijuši Lampā. Jā, vasarā vēl bija tāda lieta kā Lampa. Ģimenes telts mūs priecīgi uzņēma un bija ļoti daudz klausītāju, ļoti daudz cilvēku. Un tur bija, starp citu, arī viens no tiem stāstiem, ko šajā epizodē jūs varēsiet dzirdēt. Vai jums ir brīnišķīga pasākuma vieta, kas vēlas uzņemt apmēram 40 cilvēkus, kas nāk paklausīties podkāstu Muša? Nu tad atrakstiet mums, vai nu Instagramā, vai uz podkastmuša@gmail.com. Mēs nākamajā sezonā labprāt pie jums atnāksim. Varbūt jūs esat vieta, kas atrodas ārpus Rīgas. Nav tā, ka mēs esam ārkārtīgi Rīgas centrēts, vienkārši tā ir sanācis. Ja jūs esat kādā no citām Latvijas pilsētām un gribētu dzirdēt podkāstu Muša pie sevis, atrakstiet mums arī. Vai nu Instagramā, vai tādā tajā pašā Gmailā. Mēs esam gatavi braukt pa Latviju visu nākamo gadu vasarā. Un vēl viens svarīga lieta. Vai jūs esat redzējuši mūsu bildes? Tās taisa Agata Mežule. Visi cilvēki izskatās skaisti šajās bildēs. Ja jūs esat bijis kāds no pasākuma apmeklētājiem, iesaku jums aiziet uz Flickr vai arī uz mūsu sociālajiem tīkliem paskatīties, vai arī tur ir kāda bilde, kur jūs esat dziļās domās un klausāties kādā stāstā, vai varbūt smaidat vai smējaties. Mums īpaši patīk, ja cilvēki ar suņiem nāk uz mūsu podkāstu ierakstiem. Parasti tie suņi tiek arī sabildēti tā kā no 68 dažādiem rakursiem. Vēl viens svarīga lieta. Mārta Herts, kas ir mūsu komandā, ir izveidojusi podkāstu Normāla ģimene priekš Latvijas radio. Vai jūs to esat dzirdējuši? Dažas no epizodēm radīja diezgan lielu morālo paniku. Nepalaidiet to garām. Un, protams, svarīgākā lieta. Sākam atkal aizmirst pateikt, ka es esmu Džēma Sudraba, un tagad turpmāko stundu apmēram jūs drusciņi pavadīsiet ar mani kopā. Vēl viena svarīga lieta, pirms mēs sākam mūsu 23. epizodi. Vai jūs zinājāt, ka podkāstu Muša klausās vidēji 3000 cilvēki katru epizodi? Mēs esam tik ļoti pateicīgas un mīlestības pilnas par katru cilvēku, kas to klausās. Arī tevi, kas šobrīd klausās manā balsī. Dažreiz jūs atsūtat mums kādu ziņu par to, kura epizode jums patika, kurš stāsts jums patika, kādas pārdomas tas jums raisīja. Dažreiz vienkārši atsūtat kaut ko pozitīvu. Ja jums tiešām patīk podkāsts Muša, tad, mēs esam gatavi uzņemt šos pozitīvos komentārus un par viņiem ļoti, ļoti, ļoti priecājamies. Ja jums patīk podkāsts Muša, nāciet uz pasākumiem, kamēr vēl tie ir, un arī šērojiet un laikojiet sociālajos tīklos. Ja jums ir kāda ballīte, pajautājiet cilvēkiem, vai viņi klausās podkāstu Mušu un pasakiet, ka tas ir pats ģeniālākais, ko jūs pēdējā laikā esat dzirdējuši. Ko tur liekties? Tā taču ir, vai ne? Tātad 23. epizode – mīlestība ar piesitienu. Tad, kad mūsu bērni bija mazi, mēs spēlējām tādu spēli. Tavs uzdevums bija aizspiest degunu, un tad tev prasīja, kas ir mīlestība. Un tad tev bija jāatbild. Mīlestība ir tad, kad tu otram cilvēkam liec justies labi un priecīgi par sevi. Ļoti iesaku šo izdarīt kopā ar bērniem, vai varbūt ar mīļoto cilvēku, lai nočakotu, kas tad priekš viņa ir mīlestība. Šajā epizodē mēs runāsim par dažādām mīlestībām. Teiksim tā, no Dieva un Jēzus līdz pat dažādām citām mīlestības izpausmēm. Uz ko jūs esat gatavi, lai atstātu iespaidu uz savu pirmo mīlestību, vai cilvēku, kas jums patīk. It sevišķi tad, ja jums nav īpaši daudz gadu un arī īpaši daudz, es varētu teikt smadzeņu, bet varētu arī teikt rūgtās dzīves pieredzes. Par to stāstīs mūsu pirmais stāstnieks. Viņu sauc Marģers Majors. Viņu var redzēt raidījumā 100 grami kultūras.
Viņš ir cilvēks ar ļoti krutu stilu, kuru daudzi Rīgā un arī ārpus Rīgas pazīst par dažādām viņa aktivitātēm. Marģera Majora stāstu mēs nosaucām viens mazs jointiņš. Klausāmies! Mans stāsts nosauksies ar vārdu episkākās 24 stundas manā dzīvē. Man 29 gadi, Marģers dara visu kaut ko dzīvē, katrā ziņā ne stand-up. To es neesmu darījis, tik daudz man ir bail to darīt. Man ir jautājums par to, ka es teiktu, ka šis ir tāds kārtīgs liberastu pasākums. Lielākoties vairāk ir liberāli cilvēki šeit starp savējiem, vai šeit ir arī kādi konservatīvi cilvēki. Var droši pacelt roku? Aha. Jā, nē, viss kārtībā, jūs palieciet pie sevis, jā. Nav arī citiem tas jāizrāda. Bet atklāts jautājums par to, es gribētu laikam šo savu stāstījumu ieterpt tajā, ka viss notiek pareizā laikā un pareizā vietā. Pie sevis šī frāze mani ir iemetusi daudz un dažādās dzīves situācijās, kurās es nonāku, kā piemēram tagad, un mans skatījums par pasauli ir tāds, ka, ja es gan vadu pasākumus vai esmu kaut kur un man rokās ir mikrofons, tad šis skats ir tāds, ka man ir mikrofons priekšplānā, un tad ir auditorija. Un mans jautājums ir, kā es fucking šeit nonācu un kāpēc. Episkākās 24 stundas manā dzīvē ir laiks 12 gadus atpakaļ, 2010. 11. gadā. Pasākums Studentu paradīze. Zināms? Ja. Labi, man bija arī tāds empīrisks vērojums, ņemot vērā, ka mēs tādi liberāli cilvēki stājamies vairāk par jaunām tiesībām šajā laikmetā. Vai var droši godīgi pacelt rokas un tic, ka jūs nebūsiet vienīgie, un es arī atzīstu to, ka pacēl rokas tie cilvēki, kuri kādreiz ir uzsmeķējuši marihuānu. Jā, labi, un pacēl rokas tie, kas nav uzsmeķējuši marihuānu nereizi. Ok, un tagad pacēl rokas tie kautrīgie cilvēki, kas vēl nepacēl rokas. Jā, jūs esat trešajā grupā, vienmēr tādi ir. Jā, un saliekot šos divus elementus kopā, Studentu paradīzi un marihuānu. Stāsts sāk šādi, kad ir šis pasākums, episkais pasākums, es mācos vidusskolā, es esmu audzis Baldonē, atnāku uz Rīgu, Rīgas dzīve. Kas notiek? Jauni cilvēki, jauni notikumi, jauni pasākumi, viss kaut kas jauns, jauni piedzīvojumi, Studentu paradīze. Jāiet, tur nav variantu, jāiet. Draugu kompānija sēžam pie manas dzīvoklī, iesildamies, izvēles kārtā es izvēlējos nelietot alkoholu, jo man ir jāpadomā par rītdienu, lai man nebūtu tā, kad es rītdienu iedzert alkoholu, man būtu paģiras, es izvēlējos tā vietā uzsmēķēt mazliet marihuānu. Forši patusējam, skan mūzika, pasākums ievirzās, viens otru uzsildām, dodamies pasākumu, un es esmu uztinis 3 mazus kāsīšus sev līdzi, paņemt. Tad, ejot uz pasākumu, vienu šo jointiņu mēs uzpīpējam pirms pasākuma, forši. Ejam iekšā pasākumā, lai saprastu visu to fantastisko atmosfēru šajā arēnā Rīga. Maza piebilde, tas notiek. Apsardzes tā kontrole bija, tā kā vecajos laikos uz robežas, kad, tur izkrata visu ārā. Pārbaudīt cilvēkiem cepurē to ienadzīti, kas ir iekšā. Lika pat zeķes vilkt nos apavus, ņēma ārā mēlīt, skatīties, kur, kas, ko, kā notiek. Cigaretes ņem ārā un pauosta, vai tur kaut kas nav iekšā. Es eju iekšā, tā kā ir mazliet dīvaini. Tā kā, kas šī ir par drošību, kas šis ir par pasākumu, tā ir fucking Studentu paradīze. Fine. Jā, un man bija vienkārši šajā kabatiņā ielikt 2 maz kāsīši. Fine. Es tiku iekšā. Mēs esam tajā kompānijā savā, ir ļoti daudz cilvēki, ir ārā vairākas skatuves, iekšā ir vairākas skatuves, tur pāris vairāk tūkstoši cilvēki. Un viens tas interesantais moments, es pieminēšu pāris cilvēkus, kuriem es nomainīšu vārdu stāstu kontekstā. 11. klasē vienmēr, ja jūs zinat, ir interesanti tas tie jaunie cilvēki, kas atnāk uz 10. klasi, un tā ir, mēs vīrieši viņu saucam par svaiga gaļa. Ja? Ir forši tādi varianti, piemēram, izceļās uz citu fonu, un tur bija tiešām viena skaista meitene, kā es viņu varētu nosaukt, Luīza vārdā, man pirmā bērndārs mīlestības vārdā Luīza dāma.
satiekās viņas bariņš, mans bariņš, un tas katrs bariņš iet katrs savu pusi, un mums īsti skolas laikā nav tās simpātijas izveidojušās, bet tur varbūt kaut kāda ķīmija ir. Un jūs zinat to sajūtu, kad jūs ejat kopā, starp jums ir kaut kāds strāvojums, un atvadoties jūs vienkārši mazliet ar rokām saskaraties, un tas ir viss, kas ir nepieciešams. Tāpatās, kā aiziet uz randiņu, pirmo randiņu, kinoteātris, jūs sēžat blakus, un tie pirkstiņi saskarās kopā vai roka popkornā. Nu, tas ir pilnībā viss, kas ir nepieciešams, lai sajust, ka mēs esam uz viena viļņa. Un ņemot vērā, ka bija šis mazais skaistais mīlestības apliecinājuma incidents, es zināju, es Luīzi satikšu arī šovakar. Nu, mani mērķis, forši. Tus notiek, cilvēki svin dzīvi, studentu paradīze kā nekā, un kas varbūt skaistāks skolniekiem, nepilngadīgiem, pilngadīgiem, tikties studentu paradīzēs, es domāju, tīpaši tiem studentu džekiem, kas atbraukuši no RTU, no laukiem, jā, aiziet pilns ar maziņajām, jā, un viss vecais old school vibe, 2011. gads atgādina. Izcils laika posms, it īpaši stilā. Un tad ir šis moments, kad es eju pa gaiteni, un man pretīm nāk Luīze. Jā, skaisti, forši, nu, arī pareizā laikā un vietā mēs satikušies. Ejam, parunājamies, aizējam uz Tomu Grēviņu telti. Toms Grēviņš vēl labu mūziku toreiz spēlēja. Padejojam, pasēžam, un man uzsita īziņa, draugs, ar ko mēs bijām bariņā. Nezinu, kā tev sauc labu vīriešu draugu? Ārvis man uzsita īziņu. Oint? Ok. Un es saku Luīzei, klausi, es aiziešu uzpīpēt, es tūlīt nākšu atpakaļ. Un viņi tāds, it kā tā kā muļķīgi ņemt līdzi, it kā arī muļķīgi atstāt. Es izvēlējos atstāt, abi varianti muļķīgi. Es aizēju un tā, respektīvi, mēs ar Arvi esam pa vidu, un tu domā, kur to darīt, ja? Kur to jointiņu varētu forši uzsist. Idejas, lai saprastu drošības līmeni, ir dubultais nožogojums, apsargi stāv iekšpusē un ārpusē, un pa vidu iet suņi ar apsargiem vēl klāt. Nu, es saku, tur bija, mēs tādā pentagonā mazliet tur bijām arēnā Rīga. Īsti nav varianti. Ja ej ārā no teritorijas, tu ej ārā no teritorijas. Loģiski, nu visticamākais ej pīpētāju vidū to darīt. Ok, nu, nočuko, viss kārtībā, tu esi viens no savējiem, piešķilt, smēķē, viens otram paf, pēc, vecā klasika. Un Ārvis man padod to jointiņu, un es velku, un es skatos, nu, kaut kas baigi dīvains. Nu, Ārvim tāds fāters aiz muguras ir, nu, tas nav students, jā, tāda līdaka. Un viss tā kā ņēma Ārvim tās rokas, un es jūtu, ka man kreiso roku ņem, man ir tāds tas paf, un es iemetu miskastē, es saprotu, nav kaut kas labi, nu, šis nav normāli, un man mūs aiztur. Un, ok, nav labi situācija, un es atceros, ka man šajā kabatiņā ir palicis vēl viens. Mana tā pirmā ideja, ok, šis var būt absurdi, ja man nav kaut kāds pierādījums, jūs esat kaut ko sajaukuši, es varu debatēt, strīdēties, nav, bet man ir reāls pierādījums kabatā. Līdz ar to es mēģinu izvilkt ārā, viņš mani tur, es mēģinu izvilkt ārā, notiek cīņa, es pielieto spēku, viņš pielieto spēku. Viņš pielieto spēku vairāk, ir ļoti neproporcionāla pozīcija kaut kādam kautiņam, ja viņš aiz muguras, viņš mani tur. Līdz ar to viņš man jau tā kārtīgi ar savu to muskulāro spēku, tad veču tādu, tā kārtīgi, viņš saprot, nav labi. Tad atnāk vēl viens, man ieliek iekšā arēnā Rīga gaitenī pie sienas, kājas plāt, rokas aiz muguras, un domā, kas, bļaļ, fucking notiek. Ok, es gaidu, atnāk vēl viens džeks, viņi man kaut kādu savilcēju uzvalku uz rokas, savāc, un man bija šis, tiek skatās Game of Thrones, ir tas kadrs Walk of Shame pa trepēm lejā. Man bija arēnas Rīga Walk of Shame, kad es biju 90 grādu leņķī divu apsargu pavadījumā cauri visam arēnas Rīgas garajām gaitenim, pavadīts kruīzā uz kaut kādu telpu. Ļoti absurdi momenti, tā kā prātam neatram, pilnīgi filmu, idejiski. Ieejot iekšā telpā, tajā mazajā, aptuveni tā telpa bija kā šī skatuve, galds,
sēž Arvis pie galda, rokas uz galda, viss viņa mans ir uz galda, tabaka izbērta, pretīm ir lampa nolikta, jā, es nezinu, kas tā pa spīdzināšanas metodu un sēž Džeiks, bet šajā mazajā tāpā ir kaut kādi 10 citi muskulīni vīrieši tādi, jā, kaut ko tā. Es eju, mums ir tas skatiens ar Arvi. Pizdā ir. Nu, es tur nepalieku, viņa man ieved tālāk, tāpā, es domāju, toaletē, es domāju, kas būs, nu, tā kā nav labi. Viņa man sāk prašņāt. Kas tu esi, no kurienes tu esi, ko tu pīpēji, kur tu dabūji, tu esi dīlers, tu nopirki, kas kaut kā, bet es nezinu, no kurienes manī tas parādījās, kad es neteicu itim pilnīgi ne vārda, neko. Es klusēju kā kaps, ne vārda. Lai arī ko viņi darītu, teiktu, es neteicu pilnīgi neko, nevienu zilbi, nekas nav, nula. Un, protams, arī viņiem ir savs pacietība līmenis, kā vīriešiem pret skolniekiem, bet jauniešiem, kuri neklausa, dabūn vienu labu sitienu pa kuņģīt. Ok, nu tā kā, ok, Džek, dabūn tā celīt pa kuņģīt. Uzšau pa galvu. Ko jūs fucking, tā kā, ko jūs gribat? Es tā kā pīpēju jointiņu. Viņi, nu vēl iesit. Divi mani tur tā, nu tā pa počkām tā kārtīgi sadod, jo es tā kā neko nesaku, es joprojām pieturos pie sava. Spriedz augu. Ok, uztais pādēn, nogulda zemē, man joprojām rokas ir ar savilcējiem kopā. Prašņā mani. Fonā viņa runā, Džeki, davai, zvanam Alfai augšai, nu te ir grābiens, zvanam Alfai, un man ir fucking 16 gadi, kāda Alfa, studentu paradīze, nu tā kā nopietni, jā, tas ir tas, kāpēc mums vajag šo specivienību, Alfa Omega, jā, ir lielais, tur dūzes savākts. Nu, es tā kā neticēju, un tad bija tāda ļoti, ļoti pretīga spīdzināšanas metode, kad es guļu uz sāna, 3 pozīcijas, kā var būt pa galva, pa labi, pa kreisi ar pieri zemē. Es guļu, un viņš man vienkārši sit visu laiku knipjus pa degunu. Vienkārši klopē. Un prašņā, klopē un prašņā. Uzsit pāci, pa degunu. Vienkārši, nu, sit ārā kaut ko, lai es pateiktu. Arī, noteikti morālais prikols, kas viss man pienākās, 5 gadu cietumā, sots, krimināla atbildība, vispārējais, nu tā, lai izlādētu man līdz pēdējiem ārā. Un bija tāds arī, episks moments, mani izvilka ārā guļu stāvoklī uz to blakus telpu, kur bija Oto jau bija bez drēbēm, apenēs tikai, jo viņam lika izģērbties un gandrīz Oto. Jā, nu, bez mazai viņam ānus pārbaudīt. Nu, tā kā Džeki reāli iespringa, lielais ķēriens Arvim. Bet tā situācija bija, man tā kā ķēra aiz rokām un aiz matiem izvilka, lai iedotu arī Arvim spiedienu kaut kādu. Un es saprotu, kas, pilnīgi nereāli. Un vienīgā tā doma loģiskā, kas man bija, ok, mēs esam divatā, joints ir pie manis, un mēs vienkārši uzsmēķējām, un viss, kas man bija tas cieņpilnais, godpilnā sajūta, ko es gribētu panākt ar šo visu, lai paņem tikai mani, bet Arvi liek mierā. Nu, es vienkārši uzņemu šo visu uz sevi, jo viņam ir spoža nākotne, un tas būs ļoti smags posms viņam, ja tas būs kaut kāds ieraksts viņa pagātnē iekšā. Viņi man tur izķida ārā, arī izvelk ārā, atrod to mazo jointiņu, ok, pierādījumu, nesalauz, ieliec atpakaļ tā, lai viss paliek kā ir, un ok, izsauc mentus, aizved ekspertīzi, loģiski, ir smēķēt marihuānu, jā, asinīs uzrādās, es jau varēju tā kā pret asinīm būt, bet kāda jēga. Jā, kas man ļoti patīk šie ceļu policisti, ne ceļi, bet vienkārši policisti, kas veda, bija ļoti, ļoti sakarīgi, teica, jā, Džek, sapisies, jā, uzsmēķēja marihuānu tajā vietā, publiski. Mājās tu to var darīt, bet tā ir, mājās var darīt visu, ko jūs vēlties pie savām robežām, likumiskajām. Tad man aizved uz karceri, kamēr sagaidīja ekspertīzes rezultātus. Vai kāds ir bijis no klātsošiem kādreiz karcerī? Jā, ok, viss kaut kas atklājās. Kāds ir bijis, ja ne? Karcers ir visdrūmākā vieta. Dzeltens sienas, 1 solis reistas. Super garlaicīgi. 3 stundas tu mēģini pārdomāt dzīvi, bet tas ir
tu esi tikko bijis studentu paradīzē, tu esi savākts mirklī, kad tu savai dāmai Luīzai pateici, es tulī būšu atpakaļ. Un tev nav nekā, un es paprasu žurnālu vai kaut ko, un ļoti ironiski es lasīju kaut kādu Andra Kiviča interviju. Tas bija tāds, kā, nu labi, fine. Tad es sarunāju, lai man aizved atpakaļ, savāc mantas, devos pie Arvija uz dzīvokli, uzsinām jointiņu. Nu, vienkārši pilnīgi nereāla situācija. Es aizēju mājās, un tā mana izvēle nelietot alkoholu, kas joprojām viss šis vakars un dienas nākamais turpinājums 24 stundu ietvarā, ir tāds, ka man nākamajā dienā bija jādodas uz manas mammas bērēm. Viss šis piedzīvojums, kas ir noticis visu nakti, nebija pareizais laiks un vieta mammai pateikt šo, kad es biju karcerī par marihuānas lietošanu, man sašņorēja, bet, nu, hei, viss būs labi, mēs brauksim uz bērēm. Nu, nervas strongi jau tur netur to visu, braucam uz bērēm un cik skaisti tas bija, cik dramatiski tas bija par to, kas notika, es tik ļoti nedomāju, bet es biju tajā momentā, mēs pēdām bēru mīlestību un kaut kā manī sāk uzjumdīt tās sajūtas, kas notiek pa dzīvi, jo man ir jābrauc tālāk. Man ir jābrauc tālāk uz savu dzimto pilsētu, jo manam tēvam ir kāzas. Un notiek kāzu svinības, bēres un uzreiz kāzas tajā pašā dienā. Un es sēžu pie šī galda. Es saprotu, vienā brīdī es nevaru aiziet savu istabu. Es sēžu savā gultā un domāju, šīs ir bijis viens no manām dzīves visinteresantākajām 24 stundām, kādas man ir bijušas. Un tas ir par priekiem un bēdām pāri tam visam, tas ir par pieredzi, ko tu pieredzi. Un skaidrs ir šie momenti būt pareizā laikā un vietā, un iespējams tas man ir devis mācību. Es pat nevarētu teikt kādu mācību. Iespējams to, draugi mīļie, ja jūs kādreiz smēķējat marihuānu, nedarat to publiski, festivālā, ja, jo kādam tas var nepatikt un izraisīt tālāk ejošas sekas. Jā, un ar Luīzu nekas nesanāca. Viņa atrada manu klases biedru. Ar Ārvi mēs esam labākie draugi. Un šī ir tā pieredze, ko zināja līdz šim, ja nemaldos, kā 10 cilvēki no manas dzīves. Un tieši tāpēc es skatuvi izmantoju kā terapiju, lai ar to padalītos. Un šos esmu palaidis tālāk. Un es vienkārši ļoti, ļoti vēlu visiem klātesošiem cilvēkiem būt uz sava ceļa, pieredzēt, nebaidīties un dalīties, un tā mēs visi varam būt gaišāki. Liels paldies! Šis ir viss. Paldies, Marģer, ka dalījies šajā stāstā. Un ļoti jācer, ka turpmāk tavas pieredzes ar tiesību sargājošajām iestādēm nebūs tik ļoti negatīvas. Starp citu, atgādināšu, ka šis ir stāsts, ko mēs ierakstījām Lampā. Un, ja jūs gribat, lai podkāsts Muša ir arī nākošgad Lampā, varbūt gribat mūs uzaicināt, varbūt gribat izstāstīt stāstu, varbūt gribat uztaisīt stāstu sesiju, rakstiet mums un paskatīsimies, ko mēs varam darīt lietas labā. No 100 gramiem kultūras uz kilogramu kultūras. Mūsu nākamais stāstnieks Gusts Ābele ir rakstnieks. Mēs šo stāstu ierakstījām Kaņepes kultūras centrā, ārā, tad vēl ārā bija silts starp citu. Un tajā laikā notika kilograms kultūras balsojums par viņu grāmatu Pasaulē mīļākais klusums. Drusciņ par to, kāds stāsts tad ir Gusta Ābeles grāmatas pamatā, klausāmies stāstā Pasaulē mīļākais stalkeris. Šis ir stāsts par to, kā es nokļuvu līdz savam debijas romānam, kuru tagad ir iespējams iegādāties un izlasīt. Tas sākās 8. klasē, kad man māsīca, ar kuras mācījos šajā te vienā klasē, man pajautāja, kāpēc man nekad nav krašs ne uz vienu. Un es tā padomāju, un es sapratu, ja man nebūs krašs ne uz vienu, tad tas tā nekad arī nenotiks, un tas nekad nesāksies. Un tad es kaut kā nevilšas atbildēju, ka man ir krašs un ka man ir krašs uz vienu mūsu klases biedru, kurš nebija atzīts sevišķi mūsu sociālajā lokā, bet es nolēmu, ka es iemīlēšos šajā te klases biedrā.
Un tā šis viss process vedās, un mēs strādājām pie šīs mīlestības kā pie projekta, un mēs veidojām kopīgas braukšanas uz slidotavu un ko tik vēl ne, un parūpējāmies, lai mēs vienmēr zinātu, ar kuru tramvaju viņš brauks un uz kurienu viņš brauks un ko mēs darīsim. Un tas viss turpinājās un turpinājās, līdz beidzās ar to, ka es nu dienu biju pierunājis sevi, ka jā, es būšu iemīlējies šajā te cilvēkā, un tad viņš paziņoja, ka viņš pārvācas dzīvot uz citu valsti. Man tajā brīdī, es neatceros, kā es jutos, jo, lai arī es mācījos 8. klasē nemaz ne pirms tik ilga laika, proti pirms 5 gadiem, tomēr atmiņas ir pairušas, un es atceros, ka tā noteikti bija kaut kāda trauma, un es to uzzināju dienā, kad mēs devāmies slēpot. Bet, lai nu kā, tajā vasarā pēc tam es parūpējos, ka viņš ir visās ballītēs, kas tika organizētas manos laukos un tā tālāk. Un mēs sadraudzējāmies, un mani draugi sadraudzējās ar viņu un tā tālāk, un visas tās lietas. Un tad viņš pārvācās, un tad mēs nerunājām kādu laiku, līdz novembrī viņš uzrakstīja man, lai parunātu par to, ka kādai meitenei viņa skolā esot krašs uz viņu. Un tā mēs sākām runāt, un mēs runājām, un sākās pandēmija, un tad, kad sākas pandēmija, ir daudz vairāk laika runāt nevis ar tiem cilvēkiem, kas tev ir apkārt, bet ar tiem, kas ir tavā telefonā. Un ņemot vērā, ka viņš bija tikai manā telefonā, tas bija ten vienkārši. Es domāju, man šeit sapratīs visi tie, kam ir attiecības ar ārzemniekiem vai tam līdzīgi. Nu jā, un man bija tāds paradums ar visiem, ar ko es iepazinos, un man to brīdi bija tāda sajūta, ka es ar viņu iepazīstos no jauna, lai gan mēs bijām jau 2 gadus mācījušies kopā. Spēlēt 5 jautājumu spēli, un tas nozīmē, ka vienkārši katrs uzdod pa 5 jautājumiem, līdz jums vairs nav jautājumu, ko uzdot, un jūs pazīstat viens otru no galvas līdz papēžiem. Un, kad mēs bijām izspēlējuši šo spēli, es viņam jautāju, lai viņš atsūta man schēmu ar saviem draugiem, proti, kur ir viņa labākie draugi un tā līdz perifērijai. Jo man bija ļoti svarīgi šīs te labākās draudzības un labākie draugi un vispār draudzība kā tāda man bija ļoti svarīga, lai cilvēki mani novērtē, lai viņi mani redz un lai vienkārši būtu vienmēr skaidrība par to, kas ir kas, un lai tas nemainītos. Un tā, viņš paziņoja, ka es esot viņa labākais draugs, un man tā likās viena no pasakainākajām lietām dzīvē. Un tad vēl pēc kāda laika viņš paziņoja, ka viņš ir biseksuāls, kas man likās vēl pārsteidzošāk, tāpēc, ka es savā ziņā zemapziņā biju izvēlējies viņu kā šo te pielūgsmes objektu tā iemesla dēļ, ka es biju pilnīgi pārliecināts, ka viņš ir heteroseksuāls, un ka tas būtu tā, es to vienkārši nosaucu viņu kā vārdu, pie kura, lai atkritītos no tā, ka man nekad nav kraša ne uz vienu. Un tā, tas viss sāk šķist pavisam īsti, un viņš paziņoja, ka viņš vasarā braukšot uz Latviju, un ka mēs varēsim satikties, un tas likās tik jauki, un es šodien tā gaidīju, lai arī bija pandēmija un tā tālāk, un it īpaši tāpēc, ka bija pandēmija un tā tālāk. Un tas viss turpinājās, un man vajadzēja nemitīgus atgādinājumus par to, ka jā, es joprojām esmu viņa labākais draugs, un viņš tajā Briselē nav atradis nevienu citu, kas viņam būtu labāks draugs. Un tā mēs runājām, bet šie nemitīgi jautājumi, droši vien viņi bija vienkārši noveduši līdz kliņķim, un viņš vienkārši vienā dienā sāk man ignorēt, kā tas tik bieži mēdz gadīties, vai ne? Un mēs ar draugiem tobrīd bijām manos laukos un dzērām, un tad mēs dzērām tā, kā mēs nekad nebijām dzēruši. Tā bija katru reizi, bet, un tad tā bija tāda ļoti liela un trauksmaina situācija, jo 3 dienas viņš man neatbildēja, un līdz šim mēs bijām sarakstījušies katru dienu, un visu dienu, un bez mitas, un es brīnos, jo es tagad nevarētu tā, un es arī negribētu, un es pēc tam esmu bijis pats nemitīgi tādās situācijās,
kurās es vienkārši kādam neatbildu, bet tolaik es to nesapratu, un es nesapratu, kā var man neatbildēt, un es tur izdomāju 1000 scenāriju savā galvā, un vispār šis viss stāsts ir par tādu scenāriju būvēšanu savā prātā, ka tu esi izdomājis kaut ko, kā patiesībā nav. Pēc šīs lielās neatbildēšanas nāca tāds ļoti patiesībā gaidīts atrisinājums, proti, ka nekas tāds nebija noticis, viņam vienkārši bija izlādējusies sociālā baterija, bet tādas situācijas atkārtojās, un lai arī mēs joprojām bijām labākie draugi, un es tam guvu apliecinājumu nemitīgi, es nemitīgi arī novedu sevi situācijā, kur es tiku ignorēts, jo kāds bija no manis pārāk noguris. Un tas viss nestāvēja uz vietas, tas attīstījās arvien vairāk, un man arvien vairāk radās nepieciešamība kompensēt to, ka kaut kādā zemapziņā jau es joprojām pret viņu bija kaut kādas romantiskas jūtas, un es vienkārši nebiju gatavs atzīt to, ka viņam tādu pret mani visticamāk nav. Un es arvien vairāk vēlējos ar viņu par to runāt, bet nebiju gatavs viņam to pateikt, jo viņš dzīvoja citā valstī, un es zināju, ka ja viņam kaut kas nepatiks, viņam nebūs problēmu mani ignorēt arī ilgāku laiku nekā 3 dienas. Un tāpēc es dzīvoju šī naža asmens, it īpaši pēc tam, kad pandēmijas ierobežojumu dēļ viņam neizdevās atbraukt uz Latviju vasarā, un mēs nesatikāmies, un man nebija iespējas pārliecināties par to, ka šis cilvēks, ar ko es sarakstos un ko es esmu iztēlojies savā ziņā, savā galvā, ir dzīves cilvēks, kurš elpo un domā, un kuram varētu būt platonisks vai romantisks vai vēsas jūtas pret mani jebkādas. Un tad es viņam rakstīju un zvanīju miljonus reizes dienā, nezinu, kur es tam atradu laiku, sāku mācīties vidusskolā un vidusskolas 1. gadā. Novembrī, kad sākās atkal pandēmijas ierobežojumi, novembrī mēs ar draugiem kopā mācījāmies, un es īsti nemācījos, es biju sācis rakstīt romānu. Es biju sācis rakstīt patiesībā dienas grāmatu, un tādu diezgan fufelīgu dienas grāmatu, un paralēli es risināju šos sižetus tālāk, un es dzinu šīs savstarpējās attiecības ar vien lielākā izmisumā, un tas viss nonāca līdz tam, kad viņš paziņoja, kad mums bija liels strīds, kurš patiesībā bija strīds no manas puses, un viņš vienkārši teica, jā, nē, un es vienkārši tur kaut ko vārījos, un tad viņš teica, ka viņam vajag dažas dienas padomāt, jo viņam vairs nav spēka. Un tad tās 3 dienas bija sliktākās dienas manā dzīvē, un tas viss beidzās ar to, ka mēs ar mammu braucām automašīnā pirkt manai māsai dzimšanas dienas dāvanu, mēs nopirkām, mēs braucām atpakaļ. Un auto stāvvietā, kas bija tādā, riktīgā pagalmā, Rīgas centrā kaut kur, un mēs iebraucam iekšā, un tur ir tāda mūra siena. Un mēs runājam par šo te puisi, un viņi man jautā, kāpēc man viņš vispār patīk. Un es viņai sāku stāstīt, un tajā brīdī es saņemu ziņu no viņa, tādu garu ziņu, un viņš nekad nerakstīja garas ziņas, jo es biju tas, kurš rakstīja garas ziņas, un mēs rakstījāmies Instagramā, bet viņš man bija uzrakstījis WhatsAppā, un tad es sapratu, ka kaut kas nopietns. Un tad tā bija tāda tiešām ļoti pamatīga ziņa, kura man nav saglabājusies, paldies Dievam, jo es izdzēsu drīz pēc tam WhatsApp, un tā ziņa vienkārši nesaglabājās, un šajā ziņā viņš izklāstīja, ka šis viss viņam esot par daudz un tā tālāk, un ja es varētu jums to nolasīt, jo tā tiešām bija ļoti poētiska ziņa, kuram transkribētā, bet neprecīzi formātā ir iekļaut arī romānā. Var sakot, ka viss cauri, un tad sākās lielais izmisuma periods ar šņabja dzeršanu 6 no rīta visas ziemas garumā, jo ir pandēmija un jo ir tāda iespēja. Un paralēli tam es sapratu, ka es īsti pats ar to netikšu galā. Es biju pirms kaut kādiem gadiem gājis pie terapeita ar kaut kādām problēmām, un tad es mēģināju atkal iet pie terapeita, bet pandēmijas attālinātais variants, kur jārunā pa telefonu, man īsti nestrādāja, un es arī man arī īsti nebija vēlams runāt par to ar nepazīstamiem cilvēkiem. Es šausmīgi daudz ar to uzklupu saviem draugiem, kas tik tā, ka tas kļuva neinteresanti un varbūt tas ir kontroversiāls viedoklis, bet, manuprāt, savas problēmas ir vērts klāstīt tik tālu, cik tās ir interesantas, un ja tās nav interesantas, tad patur tās pie sevis. Un varbūt es esmu pats ar to grēkojis, gan stāstot par visām savām sāpēm saviem draugiem, gan uzrakstot par to grāmatu.
Un tad es sāku rakstīt šo te grāmatu, es izdzēsu vai pārstrādāju to, ka es biju uzrakstījis kā dienas grāmatu un sāku sūtīt šos te savus pārdzīvojumus kosmosā un gaidīju, kad viņi nolidos pie manis atpakaļ kādā sintezētā formā. Un uzrakstīju grāmatu ar nosaukumu Pasaulē mīļākais klusums, kas vēsta par to, kā tiek pazaudēta personīgās telpas izpratne, jo tajā brīdī, kad tu neatrodies ar cilvēku vienā telpā, tu nezini, kur ir viņa personīgā telpa, un par to, kā tad, kad cilvēki dzīvo divās dažādās valstīs, tad attiecīgi šo te telpu ir ļoti ātri iespējams pāraut, jo vienkārši nejūt viens otru. Es uzrakstīju šo te romānu, man jau tolaik bija attiecības ar citu cilvēku, ar vienu meiteni, un mēs vienu manu draudzeni izdomājām, ka ņemot vērā, ka romāns ir uzrakstīts un it kā visam šim ir tikts pāri, ka varētu šo romānu dāvināt cilvēkiem uz Ziemassvētkiem. Un tad mēs draugiem drukājām tādas bukletiņas, kuros bija uzrakstīta mūsu dzīve būtībā, un tad viņi ļoti sajūsmināti katru nedēļu gaidīja jaunu bukletiņu ar jaunu nodaļu, kurā viņi varēs no jauna izdzīvot savus pusauģu gadus. Un tā tas arī notika, un šo draugu starpā, mēs gan neesam tuvi draugi, bet mēs esam pazīstami, un mēs esam sarakstījušies ar vēstulēm, bija dzēniece Inga Pizāna, kur man pamudināja šo romānu virzīt izdošanai, jo izrādās manā dzīvē kaut kas vispār cilvēcisks un universāls. Un tad tas arī notika. Mans romāns arī apgāda Jānis Rozes starpniecību, un man dzīve līdz ar to virzīta šim te grāmatas formātam tuvāk, un kaut kur šim procesam pa vidu es arī aizbraucu uz Briseli, jo man draugu uzdāvināja lidmašīnas biļetes, un tad mēs kopā aizbraucām. Un es izdomāju aiziet līdz viņa mājai. Un viņš nedzīvo Briseles centrā, viņš dzīvo ārpus Briseles kaut kādā mazā miestiņā, un tad es no mūsu Airbnb, kas bija centrā, ar kājām aizgāju līdz šeit vietē, un es aizgāju līdz viņa mājām, ieraudzīju, kā viņa tēvs izbrauc ar mašīnu, tad aizgāju apsēsties, kāpēc es zināju, kur viņš dzīvo, jo mēs bijām arī sarakstījušies ar vēstulēm, jo mēs centāmies atgriezt kaut kādu tādu Viktorijas laikmetu izjūta par to, par pasauli un kaut kādām romantiskajām draudzībām un tādām muļķībām. Un tad es 3 stundas sēdēju pieturā pie viņa mājām. Un es īsti nezināju, ko darīt, un es piezvanīju vienai no savām draudzenēm, lai viņi brauc šur par vīnu pudeli, jo, es nezināju, kas ir tās iekšējais monologs, kas man būtu jāizdzīvo, kas ir tas ceļš, kas man būtu jānoiet, vai tas closure, kas man būtu jādabū, lai es pieceltos kājās un aizbraukt prom. Bet tad tas viss atrisinājās pats no sevis. Šajā ceļojumā mēs visi nesājām saulesbrilles un mēteļus, jo mēs vēlējāmies izskatīties stilīgi, jo mēs esam no Austruma Eiropas, un mēs esam ieradušies Rietuma Eiropā, un mums ir kaut kā jāpārtransformējas no šņabja dzeršanas 6 no rīta uz kaut ko stilīgāku, un mēs vēlējāmies, varbūt panākt kaut kādu kiču sevi, un tad mēs nesājām saulesbrilles un mēteļus, un es arī tajā saulesbrillēs un mētelī stāvu tajā pieturā. Man draudzene tur kaut kur maldās ar sabiedriskiem transportiem, viņi ir aizbraukus kaut kur LR ratā, cieši stāvu, un es gaidu, un es nezinu, ko darīt. Un tad viss atrisinās pats no sevis, jo man patrauc garām šis te puisis uz divriteņa un nokrīt no tā divriteņa, jo bija tāda lieta, ka pagājušā novembra sākumā, kad es braucu uz to Briseli, dažas nedēļas pirms tam viņš bija man nobloķējis Instagramā, un es vēlos jūs nostādīt viņa pozīcijā, iztēlojoties, ka jūs dzīvojat 2000 km attālumā no kāda, un jūs domājat, es beidzot tikšu vaļā no šīs te vienas lietas, kas mani velk atpakaļ pie manas dzimtenes un kas mani vajā jau visus šos gadus, un tad jūs nobloķējat šo cilvēku, un jums liekas viss, es varu sākt jaunu dzīvi. Un tad šis te cilvēks pāris nedēļas pēc tam saulesbrillēs uzrodas pie jūsu mājas.
Nu jā, es nebrīnos, ka viņš nokrita no riteņa, bet mums bija 3 minūtes, kurās mēs visi izrunājām, nolēmām, ka neturam ļaunu prātu viens uz otru. Un es viņai paziņoju, ka ir uzrakstīta grāmata, un ka grib viņš to vai nē, tā iznāks. Un visi mūsu pamatskolas draugi to lasīs. Nu, es, protams, to kaut kā delikātāk pasniedzu, bet es domāju, ka viņš saprata. Un nolēmām, ka, lai viņš man patur nobloķēta, jo citādi neskas var atgadīties. Tagad šī grāmata ir iznākusi, un es nezinu, vai viņš to ir izlasījis, to būtu interesanti uzzināt, jo es viņam apsolīju nosūtīt eksemplāru, bet viņš teica, ka viņš, kad būs šeit Latvijā, nopirkšot pats. Un tagad šī grāmata ir nominēta 100 kilogramu kultūras rudens balsojumā, tā kā jūs varat balsot. Un ja jūs ne... jā, jūs varat tagad izvilkt telefons un iegooglēt kilogramu kultūras rudens balsojums un nobalsot. Un atcerieties, ka jūs balsojat ne tikai par šo grāmatu, kur jūs nesat izlasījuši, bet noteikti izlasīsiet. Bet arī, jā, iespējams pirmais LGBT jauniešu romāns Latvijā. Tajā pašā laikā mēs to sevišķi neafišējam, jo, nu, vai izdomāts tēls varbūt ar kādu dzimumu. Lasiet un vēl 2 dienas balsojiet, un ja jūs nebalsojat par grāmatu, tad balsojiet par šo stāstu. Paldies jums! Gust, paldies tev, ka atnāci izstāstīt savu stāstu. Mēs ļoti, ļoti ceram, ka tā nebija tava pēdējā grāmata, un ļoti gaidīsim, ko vēl tu uzrakstīsi. Mūsu 3. stāstu mēs arī ierakstījām Lampā. Lamps, starp citu, ir demokrātijas festivāls, ja jūs nezinājāt. Viņš parasti notiek Cēsīs. Ļoti foršs pasākums, starp citu. Nu, foršs pasākums, bet man, piemēram, ir liela pretenzija pret Lampu, un tā ir sekojoša. Man ir ļoti skaists suns, un viņiem bija īpaša fotogalerija ar suņiem, un mans suns tur nebija. Tā kā, nu, es nezinu, vai es nākošu gadu braukšu vēl joprojām uz to pasākumu vai ne, tad jau redzēsim. Iespējams tikai pret solījumu, ka arī mans suns tiks ievietots skaisto suņu fotogalerijā. Mūsu 3. stāstnieci Laimu es mēģināju pierunāt kaut ko izstāstīt priekš podcastu Muša ļoti ilgi. Viņai nekad nebija laika, un risinājums bija sekojošs. Jūs vienkārši iedomājaties, ka parasti cilvēki ir ļoti sagatavojušies, un tad mēs viņus ilgi aplēncam un mēģinām pierunāt, lai viņi nāk izstāstīt stāstu, un ļoti bieži tā tiešām arī ir. Bet dažreiz mēs izdaram tā, ka mēs viņus atrodam kaut kādā, teiksim, mentāli nestabilā brīdī, kur viņi ir ārkārtīgi sastresojušies un aizņemti, un tad mēs sakām, bet klausies, īstenībā ir viena vieta brīva, un mēs jau sen runājam, ka tu varētu kaut ko izstāstīt podkāstam Muša. Nu, ejam, pēc stundas sākam, un viņiem parasti ir tā kā nērti pateikt nē. Un tas ir tieši tas, kas notika ar Laimu Geikinu. Viņa, starp citu, ir teoloģe, pilsoniski un politiski aktīva sieviete, un festivālā Lampa priekš podkāstu Muša, viņi izstāstīja stāstu, ko mēs nosaucām Jēzus ir mans vīrs. Mans stāsts saucas Mans vīrs ir Jēzus Kristus. Un un tas nemaz nav tik vienkārši runāt par reliģiju Latvijā, ja par savu ticību Latvijā, jo patiesībā sabiedrība tāpat kā par savu ticību izvairās runāt, un tāpat arī izvairās runāt par savu seksualitāti un par daudzām lietām, kas ir normāla cilvēka dzīves sastāvdaļa. Un jā, tas ir, tāpēc es tā drusku mūstu, bet es sākšu. Tātad 2008. gadā es kļuvu par atraitni. Tas bija interesanti. Vīrs gāja bojā nelaimes gadījumā darbā 10. februārī, un, kā jūs zinat, laimes ir 11. februārī. Tas notika 12, ļoti vēlu vakarā, gan pusnaktī. Un tā bija ļoti interesanta pieredze, ka tu no rīta brauc uz skapiem, vispār tādā pilnīgā nemaņā, jo tu neesi gulējis, tu vispār nesaproti, kas ir tā realitāte. Tie, kam ir bijušas tādas situācijas dzīvē, jūs ļoti labi saprotat, kāda apmēram tā domāšana. Un tu no rīta jau sāc saņemt, jau 9 no rīta, tu saņem zvanus, apsveic tev vārdienā. Un viss tā priecīgi, apsveic, man forši.
un tev pat ir nērti pateikt, ka, īstenībā, šī nav tā diena, kad ir forši saņemt to visu, un tas deva impulsu tam, ka es vārdienas nespēju svinēt vēl nākamos 10 gadus, bet, jau viss ir čilā, tagad es svinu, viss kārtībā. Vārds sakot, viena 2008. gads 9. ekonomiskā krīze, 3 pusaugu bērni. Panikas lēkmes, tu nezini vispār, ko ar to situāciju iesākt, un es kā ticīgs cilvēks visu, ko es varu darīt, un es patiešām biju ļoti pārsteigta, ka, piemēram, atvadu brīdī tajā situācijā, kur tu nezini, kā dzīvot tālāk, tevī ienāk tāds pārcilvēcīgs miers, un es to interpretēju kā kristiete, es to interpretēju, ka tas ir tas darbs, kā tas Dievs pie manis dzīvo, un kā viņš ar mani dzīvo. Viņš man vienkārši tajā brīdī ir stāv blakus un saka, ka viss ir čil. Dzīvo tālāk. Man sakot, dzīvoju tālāk. Man jaunākā māsa, viņai plāns, viņa saka, zini, tev vajag atrast draugu. Ej uz kapiem. Kāpēc man jāiet uz kapiem? Viņa saka, kā? Tur taču ir daudz atraitņu. Es tā, labi. Es tagad kapu kopjam, tur tās 40 dienas, un tad vēl dienas, un es tur eju, un tā, un skatos, un tā, nestaigā tur tā. Un tad jūs zināt, kapos ir tādas ieliņas, tā kā ejas, tur viens kaps uz vienu pusi, otrs vēl, un galā skatos, sieviete, rosās ap kapu. Un ik pa laikam tā no šampaniešu pudeles viņa tā iedzer. Un es skatos, viņa jau tā, un tad viņa nāk uz manu pusi un saka, jūs arī atrājat, ne? Dod man to šampaniešu pudeli, un tā mēs viņu tur par abām piebeidzām. Un es tā sapratu, kapos atraitņus nemeklē, tur meklē atraitnes. Ja, vismaz manā vecumā. Bet vienu no viņas iemācījos, ka katru reizi, kad es gāju, parunāties, pabūt, vienkārši būt. Es paņēmu mazo šampiju pudelīti un forši pavadīju laiku. Tā tas turpinājās, līdz es nonācu ar saviem draugiem kristiešiem. Mums Latvijā ir tādas kristīgās misionāru organizācijas un starptautiskas, un mēs braucām uz Ženēvu, uz tādu globālo kristiešu konferenci, kur sabrauca no visas pasaules misionāri, un viņi dalījās savās tādos dzīves stāstos, liecībās. Mēs tā saucam par liecībām. Un tā organizācija ir evaņģelikāļu organizācija, un evaņģelikāļi ir tādi ekumeniska organizācija, ļoti konservatīva, viņu pamatmērķis ir tātad visus pievērst Kristum līdz brīdim, ka jūs sakat, Kristus ienāca manā dzīvē. Tā. Un tagad tās liecības. Es stāvu uz skatuves Ženēvā, stāstu par savu pieredzi, par to, kā Dievs darbojas manā dzīvē, cik viņš man dod mieru, kā viņš man palīdz pārdzīvot visu šo grūto brīdi. Un viss beidzās ļoti skaisti, cilvēki jūt līdz, aizlūdz. Es apsēžos zālē, un man pienāk tāda vecāka kundze klāt, un viņa saka, tu neuztraucies, es arī esmu atraitne, jau kādus 25 gadus. Es vispār strādāju tagad Āfrikā, bērniem mācu skolā, un zini, tu redzi, tev tagad Jēzus Kristus ir tavs vīrs. Un es tā uz viņu paskatu, es domāju, tiešām. Es tagad sēžu un labi, ticīgs cilvēks, bet kādā veidā? Ko tas nozīmē? Un tā tas arī viss palika, es tā reizēm pie sevis atcerējos šo gadījumu, bet neko nopietnas neņēmu. Un tad, tajos trakajos gados, kad bērni sāk augt, un jūs jau zinat, tiem, kam ir pusauģi, un 3 pusauģi mājās, 2 bija tādi forši, skolu mani neredzēja, bet tas 3. Tad es par tiem 2 arī, vārds sakot, ne nedēļu bez tā, ka es biju skolā, un es pat esmu skolotāja, vēl pie tam es pazīstu tos kolēģus. Un tas bija, arī jautrs stāsts, bet cits stāsts. Tātad es regulāri esmu kaut kādās grūtībās ar vienu no saviem bērniem, un es atceros to vakaru, kad es braucu no universitātes mājās, jūs zināt, ar 5. tramvaju, tur tā smuka pa Daugavu, es iesaku,
Dzīvojiet Pārdaugavā un brauciet uz darbu un no darba pārpa tiltu ar tramvaju. Fantastiski. Katru vakaru jūs redzat tādu skatu, kad saule riet. Un es tā iegriežu uz to saulrietu, un es sēžu tajā tramvajā, un es pie sevis tā domāju, Johaidī, Jēzu Kristu. Nu, ja tu esi reiz mans vīrs, nu tu dari taču kaut ko, es netieku ar šito galā. Es nevaru, netieku. Pagāja 1 diena, pagāja 2 dienas, pagāja kaut kāds laiciņš, un es jūtu, nu kaut kā tās lietas ir noregulējušās. Nu kaut kā viss ir uzsūcies, un kaut kā viss ir aizgājis tādā foršā ritmā, un es tā patiesi, bet mans vīrs ir Jēzus Kristus. Tagad mans vīrs ir Jēzus Kristus. Man bērnu tēvs, nu tā es dzīvoju ar viņu. Un es teikšu tā, man ir ļoti viegli. Es esmu ļoti apmierināta ar savu dzīvi. 16 gadus es esmu atraitne, viena pati. Un es dzīvoju sabiedrībā, kur nemaz nav tik komfortabli. Būt vienai pašai sievietei, bez vīrieša blakus, jo tu esi tikai pusi no sievietes. Ja vispār tu esi pusi no cilvēka, jo, nekvalificējas. Kā tu ies uz teātri viens pats? Es metodiski iemācījos viena pati iet uz teātri, kino, koncertu, ceļot, iet uz restorānu. Tas nemaz nav tik vienkārši aiziet uz restorānu vienam pašam. Ja? Un, es esmu ļoti apmierināta ar savu dzīvi, dzīvojot sabiedrībā, kur tev vajadzīgs vīrietis pie sāniem, lai tu būtu vērtīgi. Kur tev vajadzīgs noteikts vecums, lai tu būtu vērtīgi, jo neaizmirstiet, ka sievietes manā vecumā ir nederīgas, viņām beidzies derīguma termiņš, jo mēs jau neko vairs neražojam. Ja? Un mēs dzīvojam sabiedrībā, kur sieviete vientuļa ar sirmiem matiem un nedodies īsiem, jo man jau pamācīja internetā, ka manā vecumā sirmiem matiem ar īsiem vispār ir negods. Tu neesi sieviete, tu vienkārši neesi nekas. Tā cikot, es jūtos ļoti komfortabli, jo man ir vīrs Jēzus Kristus. Un es daru savā dzīvē visu to, ko es vēlos, un manuprāt, man izdodas. Paldies! Lūk, 3 stāsti ir galā, 23. epizode arī ir galā. Paldies Mārģeram, Laimai un Gustam. Mēs jums sūtam visu savu mīlestību un atbalstu. Mēs sūtam mīlestību un atbalstu arī tiem cilvēkiem, kam šobrīd Jēzus ir vīrs. Šis arī es nezinu, cik ir korekti. Bet tas, ko es vēlējos pateikt, ka vientuļiem vīriešiem arī drīkst Jēzus būt viņu vīrs vai sieva, vai kā vien viņi vēlās to skatīties. Labi, es jau jūtu, ka man ir pamazām jābeidz, gvelst niekus, nāciet uz podcastu mušu pasākumiem, sekojiet mums sociālajos tīklos, laikojiet un šērojiet, stāstiet par šo podcastu savai mammai, radiniekiem, brālēniem. Nezinu, aizsūtiet to kaut kādā šaušalīgā Telegram grupā, kur cilvēki dalās ar Krievijas propagandu, lai viņi paklausās podcastu mušu un varbūt bišķīt nomierinās. Šo podcastu tad veidoju es, Džeima Sudraba, Marta Herca, Agata Mežula, Anete Valaina, Anna Katrīna Elme un Linards, un viņš ir pierakstīts Linards Kerijs draudziņš, Linards Romka. Turpiniet mūs klausīties, lūdzu!